Vēlas redzēt situāciju uz robežas starp Pakistānu un Afganistānu normalizētu pēc tam, kad attiecības starp abām valstīm pēdējos mēnešos ir strauji pasliktinājušās. Tā nav pirmā reize, kad Krievija piedāvā starpniecību starp abām valstīm, jo nestabilitāte uz robežas var apdraudēt svarīgus ekonomiskos koridorus. Krievija joprojām ir vienīgā valsts, kas oficiāli atzinusi Talibanu valdību Afganistānā. Un, lai apspriestu šo jautājumu, mums pievienojas mūsu vecākā korespondente Uēna Altmena. Uēna, kādas intereses un kāda ietekme Maskavai šeit patiesībā ir? Interesanti, Bianka, šobrīd notiek vairāki dažādi notikumi vienlaikus, un tas ir tikai daļa no lielākas ainas. Tajā pašā laikā, kad tas notiek, konferencē Krievijā Krievijas amatpersonas parakstīja aizsardzības paktu ar Talibanu. Krievija ir vienīgā valdība pasaulē. Krievijas valdība ir vienīgā valdība pasaulē, kas atzīst Talibanu par Afganistānas valdību un paraksta aizsardzības paktu militārai aliansei. Un daļa Eiropas preses, Bianka, pat jautā sev, vai tāpat kā mēs redzējām Ziemeļkorejas karavīrus karojošus kopā ar Krieviju karā Ukrainā, vai mēs varētu redzēt Talibanu kaujiniekus karojošus Krievijas pusē karā Ukrainā? Un vai tas ir Krievijas motīvs, kāpēc tā noslēdz šo aizsardzības paktu ar Talibanu? Taču varētu būt arī cits motīvs. Krievija vienmēr ir uzskatījusi Afganistānu par daļu no savas paplašinātās ietekmes zonas, ja tā var teikt, vai ne? Tā robežojās ar Centrālāziju, kas savukārt robežojās ar Krieviju. Atgriežoties līdz 1979. gadam un Padomju Savienības iebrukumam, kā arī karam, kas norisinājās 1980. gados. Tātad tas varētu būt arī Krievijas mēģinājums jau pašā sākumā apslāpēt ISIS klātbūtni Afganistānā, atrast veidu, kā to kontrolēt, lai tā neizplatītos uz Centrālāziju, kā Krievijas amatpersonas saka, ka viņi baidās, ka tas varētu notikt, un pēc tam tālāk uz pašu Krieviju. Tātad Krievi varētu vēlēties palīdzēt Talibanu pārņemt kontroli pār savu teritoriju, īpaši pār ziemeļu daļu, kas ir vistuvāk Centrālāzijai un kur atrodas ISIS. Un, lai to izdarītu, kas varētu palīdzēt Krievijai? Ja starp Pakistānu un Talibanu nebūtu kara, ja šī robeža būtu mierīga, Talibanu varētu izmantot resursus, ko viņi saņemtu no Krievijas, daudz efektīvāk ziemeļos, kas palīdzētu Krieviem un viņu interesēm tajā, ko viņi uzskata par savu paplašināto ietekmes zonu. Jebkurā gadījumā Pakistānas un Talibanu karš nesteidzas beigties. Abas puses pagājušajā mēnesī tikās Urumčī, Šindziānā, Ķīnā, lai veiktu pārrunas. Ķīnieši ir aktīvi iesaistījušies šī konflikta mediācijā, taču vienošanos nav panākuši. Pakistānieši būtībā, Bianka, apsūdz Talibanu sadarbībā ar Indiju, lai darītu ko? Talibanu atbalsta islāmistu kaujinieku grupas Pakistānā. TTP ir galvenā grupa, kas veic teroristu uzbrukumus Pakistānas teritorijā. Pakistānieši apgalvo, ka aiz tā stāv Talibanu. Talibanu savukārt saka, ka tā nav taisnība, un jebkurā gadījumā viņi nevar kontrolēt TTP. Tāpēc Pakistāna veic uzbrukumus no gaisa, un Amerikas Savienotās valstis būtībā dod Pakistānai zaļo gaismu to darīt. Krievija vēlas iesaistīties, mēģināt ierobežot konfliktu dienvidos, lai Talibanu pievērstu uzmanību ziemeļiem, kas palīdzētu aizsargāt Krievijas dzimteni. Labi, Uēns Altmans, liels paldies, ka izskaidrojāt mums šo situāciju. Paliekot Afganistānā un tās tūmā, valsts saskaras ar rekordlielu badu līmeni. Vairāk nekā 4,7 miljonu cilvēku, tas ir vairāk nekā 10. daļa valsts iedzīvotāju, ir tikai soli no bada. Un 3 no 4 cilvēkiem nevar apmierināt savas pamatvajadzības, liecina ANO dati. Smagāk skartajos reģionos, piemēram, Havāras provincē, stāsti par tēviem, kuriem jāizdara šausmīga izvēle. Vai nu ļaut saviem bērniem nomirt badā, vai arī pārdot vienu no meitām laulībā, lai nodrošinātu ģimenes izdzīvošanu, diemžēl kļūst arvien biežāki. Tas notiek laikā, kad jaunais laulību likums vēl vairāk ierobežo afgāņu meiteņu un sieviešu tiesības un brīvības. Lai uzzinātu vairāk par šo jautājumu, mums pievienojas Viktorija Fontāna, Afganistānas sieviešu izglītības alianses līdzpriekšsēdētāja. Liels paldies, ka pievienojāties mums. Šķiet, ka šeit ir 2 paralēli aspekti. Talibu vadība, kas bez nožēlas ierobežo meiteņu un sieviešu brīvības, un tad ir kultūras normas un faktiskā realitāte uz vietas, kur cilvēki saskarās ar smagu badu un nespēja savilkt galus kopā. Bīstams kokteils meitenēm Afganistānā. Vai mēs redzam pieaugumu šajās piespiedu laulībās? Paldies, ka uzaicinājāt mani un pievērsāt uzmanību šai briesmīgajai situācijai. Pieaugums tiešām ir. Bērnu pārdošana, meiteņu pārdošana laulībām vienmēr ir bijusi izplatīta Afganistānā. Taču smagā situācija, ar ko saskaras ģimenes provinces reģionos, tagad izraisa šīs parādības atzimšanu.
Tas ir saistīts ar starptautiskās palīdzības samazināšanu, kas notiek kopš jaunās administrācijas nākšanas pie varas Amerikas Savienotajās valstīs. Tas ir atstājis milzīgu ietekmi uz situāciju, uz afgāņu ekonomisko stāvokli. Un, protams, tas ir saistīts ar postošo infrastruktūras un politikas trūkumu Talibanu valdībā, kas neapmierina iedzīvotāju vajadzības. Valstī pieaug dažādas sērgas, ar kurām tās saskaras. Pieaug Noziedzības līmenis. Un tas ir bīstams kokteils ģimenēm, kas cenšas savilkt galus kopā un izdzīvot ikdienā. Un tas nav tikai provincēs. Tas notiek arī Kabulā, kur pat vidusšķiras ģimenēm ir grūti izdzīvot. Tātad, vai papildus pārtikas palīdzība un humanitārā palīdzība novērstu to, ka ģimenes pārdod savus bērnus, vai arī tas ir dziļāks pamatproblēma? Tā ir ļoti dziļa problēma. Protams, tas ir saistīts ar Talibānu faktisko varas iestāžu ekonomiskās izpratnes trūkumu. Valsts cieš neveiksmi visos līmeņos. Ir ļoti maz eksporta, ļoti maz pieejamas valūtas, un afgāņi tagad izdzīvo pateicoties naudas pārvedumiem, ko viņiem sūta ģimenes locekļi no ārzemēm. Un tāpēc, ziniet, kad ekonomika ir apstājusies, fakts, ka puse iedzīvotāju, vairāk nekā puse iedzīvotāju nevar strādāt, jo sievietes nevar iegūt izglītību, bet arī nevar strādāt, tas rada šo sarežģīto ekonomisko situāciju. Un, protams, arī citas valstis, kurām ir attiecības ar Talibanu, gūst labumu no šīs ekonomiskās situācijas, iegūst dažus no dabas resursiem. Es runāju par Ķīnu. Un tā kā Talibani nepietiekami prasmīgi risina sarunas par saviem dabas resursiem, tas, protams, nozīmē, ka ekonomika ir apstājusies. Tātad šobrīd afgāņiem tā tiešām ir perfekta vētra, un tas neuzlabojas. Es jums došu tikai vienu piemēru. Kāda ģimene Kabulā ir izpārdevusi visu, ko varēja pārdot savās mājās. Un, ziniet, viņiem vairs pat nav dīvāna, jo viņi ir pārdevuši visu mēbeles, kas viņiem bija, tikai lai varētu paēst. Un mēs runājam par vidusšķiras ģimenēm Kabulā. Tas ir ļoti grūti dzirdēt. Šie stāsti ir sirdi plosoši. Bet ko var darīt starptautiskā sabiedrība? Ko var darīt cilvēktiesību organizācijas? Vai ir kāds veids, kā palīdzēt uzlabot situāciju? Jā. Manuprāt, starptautiskai sabiedrībai vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz valdību. Iesaistīt dažādas sabiedrības daļas, izglītot sievietes, ļaut viņām strādāt. Un, ja ekonomika sāktu uzlaboties, protams, tas mainītu daudzu cilvēku situāciju. Tāpēc es domāju, ka lielāks spiediens no starptautiskās sabiedrības ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī neatzīt šo valdību, bet izvirzīt nosacījumus atzīšanai. Un nosacījumi, protams, būtu tādi, lai dažādas iedzīvotāju grupas tiktu iekļautas un lai valsts dabas resursi tiktu ņemti vērā. Labi, Viktorija Fontāna, mums pazuda sakars pašās beigās, bet liels paldies par jūsu ieguldījumu un par to, ka izgaismojāt šo patiešām sarežģīto jautājumu. Turpinot tālāk, Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien bija Astanā uz sarunām ar Kazahstānas prezidentu Tokajevu, un sagaidīšanas ceremonijas laikā pat lidmašīnas debesīs uzzīmēja Krievijas karogu. Taču galvenā ziņa šeit ir enerģētika. Krievija un Kazahstāna parakstīja vienošanos par Kazahstānas pirmās atomelektrostacijas būvniecību. Projekta izmaksas tiek lēstas apmēram 15 miljārdu ASV dolāru apmērā. Un tiek ziņots, ka Krievija finansēs aptuveni 85% no šīs summas, izmantojot eksporta kredītu.